spēle noslēgusies, izdevās izraut mums 2-2, bet pagarinājumā ar tukšiem vārtiem ielaidām vārtus un 2-3 tomēr. Kāds sajūts un pārdoms pēc šī mača pret Lielbritāniju? Divijāds, teiksim tā, bija daudz momentu, labi momenti, ko izveidojām, bet kaut kur pietrūka varbūt tieši tā realizācija, kas pie kā vēl jāpiestrādā. Mums ir galvenais, tajos gala iznākumā, lai būtu tas rezultāts. Bet labi ir tas, ka spējām izvilkt to spēli galotnē, kad parādījām raksturu. Bet, protams, gribētos tādas spēles uzvarēt. Bet overtājumā tas ir tā, mēs teiksim tā uz risku. Arī metieni 43-24, liels pārsvars 2. un 3. periodā dominējāt laukumā. Kas tieši ir pa vainu, kad neizdodas to pēdējo metienu vai kaut cits iemesls? Kā jau es minēju, pēdējā tieši tā kaut kāda pēdējā piespēlē kaut kur varbūt nav tieši uz pašas nūjas vai kaut kā, un tad līdz ar to nesanāk, varbūt tas metiens ir perfekts un tā, un tad līdz ar to arī nav tie goli. Kāds ir Lielbritānijas izlases spēles stils arī pēdējos gados? Viņi diezgan labi elites divīzijā spēlēja, un cik parocīgs, cik neparocīgs? Ātri spēlē, vienkārši spēlē agresīvi savu hokeju, pieturās pie savas sistēmas visu laiku. Presē, kā saka, neļauj baigi mums tur izpausties, visu laiku spēlē aktīvi. Protams, nav viegli spēlēt pret tādu hokeju. Un, kā jau es minēju, mums ir tās savas lielās izdevības, vienkārši jāprot tādā spēlē viņas izmantot. Kas tev visvairāk iepriecināja šī mačā pret Lielbritāniju pirmajā spēlē? Kas iepriecināja? Es nezinu, devu spēlēt. Kas iepriecināja? Iepriecināja man uzvaru. Neuzvarējām, tad baigi priecīgs neesmu.